Raidījumu piedāvā Ford. Visiem zināms, ka latvieši ir ļoti taupīgi. Tā vietā, lai izmestu ārā vecu un savu mūžu nokalpojušu lietu, tā tiek rūpīgi nolikt ēnā un saglabāti, ja nu kādreiz nodara. Un tāpat ir arī ar automašīnām. Tā vietā, lai auto vienkārši aizvest uz šrotu un par to aizmirst uz visiem laikiem, latvietis pulē, skrūvē, ķīlē, brauc uz tehnisko apskatu un mēģina inspektoram pierādīt, ka te ir tikai 2 rūsas plankumiņu un vairāk nekas nekaiš. Ņemot vērā spiedīgo situāciju valsts ekonomikā, mēs nolēmām rīkoties tieši tāpat. Mēs ņemsim 16 gadus vecu franču automašīnu, salabosim to, aizbrauksim uz tehnisko apskati, cerams, to arī iziesim un tiksim pie ikdienā legāli lietojams automašīnas. Šajās autoziņās skatieties! Automašīna par 50 latiem ir vai nu grabaža vai normāls transports. Uzminiet, kas iznāca mums. Zaļu automobiļu chronoloģija jeb kāpēc vajadzēja ticēt Miemūras kungam. Kad pirmo reizi ieraudzījām šī raidījuma galveno varoni, nespējām valdīt smieklus. Diez vai arī jūs bijāt domājuši šādu franču auto. Patiesībā mums vajadzēja izstiepties miera stājā un salutēt, taču nesanāca. Renault Twingo noturējās ražošanā 15 gadus. Tad jau iznāk, ka 16 gadi tam nav nekāds vecums. Tomēr buktes, skrambas un ar izolācijas lentu pārsietās brūces liecina, ka savulaik pat revolucionārais vienapjoma auto piedzīvojis vētrainu karjeru. Nosaukums Twingo radies no vārdiem twists, swings un tango. Izskatās, ka šis eksemplārs dejojas visus 3 reizē. Jā, savos 16 gados Renault Twingo patiešām ir daudz ko pieredzējis. Sevišķi aizkustinoši priekšējais labais lukturs pēc kontakta ar meža cūku. Tas ir palicis bez stikliņa, un ja jūs ieskatīsieties tuvāk, tad tas ir aizstāts ar vāciņu no ķiploku grauzdiņiem. Jā, interesants risinājums. Un turklāt tas nav vienīgais. Pēc tā visa ir skaidrs, kāpēc priekšējā stiklā ielīmēta Maļeviča slavenās gleznas melnais kvadrāts, samazināta kopija. Taču par spīti visiem trūkumiem, Twingo mazliet nepieskaitāmais magnētisms tiešām uzrunā. Tas, kurš ir taisījis Renault Twingo, ir bijis reāli appīpējies džeks. Paskatieties uz mašīnas salogu visiem šiem zaļajiem elementiem. Starp citu, te mums ir arī stieples noslēpums. Ar šo bija domāts attaisīt motoru pārsegu, bet, tas jau ir nolūdzis pirms kādiem gadiem 10. Bet šādi, ticiet vai ne, Twingo izskatījās pirms gadiem 15. Stilīgs, neparasts un krāsains. Un tādu savulaik iekāroja kāds uz Latviju pārcēlies Anglis. Auto šķita man interesants tāpēc, ka tas nekad nav bijis pārdošanā Lielbritānijā. Es zināju, ka tas ir izveicīgs mazs auto, un kad ieraudzīju pāris tādu ķengaragā, es sapratu, ka gribu tādu. Pat bez vienas acis un apskates Maikam Twingo vēl arvien patīk. Taču mums vēl ir iespēja. Man tā joprojām patīk, bet manai sievai gan ne īpaši. Kad mēs vedām savu dēlu no dzemdībnām, viņa teica, mēs tiksim vaļā no šī auto un nopirksim Volvo. Tādu sakot, Maikas sievai Twingo vairs nepatika, un viņa gribēja Volvo. Tas nozīmē, ka Maiks ir gatavs mašīnu pārdot. Cik tad daudz tu gribi par to mašīnu? How much money you think you can get for it? Tā kā neatradīsies daudz cilvēku, kam tā varētu likties pievilcīgi, es domāju, ka 40 līdz 50 latu būtu labi. Tā ir lūžņa vērtība.
Turpat uz vietas tiek noslēgts gadsimta darījums. Maiks dabūt 50 latus, summu, ko normāls cilvēks par tādu Twingo nemaksātu, bet es zaļu plastmasas atslēgu. Twingo ir mūsu. Paldies! Lūdzu! Un tā par biļetes cenu uz Metallica koncertu mums ir automašīna. Nu, vai vismaz kaut kas līdzīgs automašīnai. Jo Renault Twingo juridiski nav automobīls, tāpēc, ka tam nav tehniskās apskates. Un mums ir vismaz 3 iespējas. Pirmā un visvienkāršākā - nokrāsot zaļu un izmest ārā. Otrā - iemetināt drošības karkasu un nosūtīt drošā nāvē uz folkreisu. Trešā, un varbūt pat interesantākā, no Twingo uzbūvēt krīzes automašīnu. Patiešām, nogrūst franču vārdi no tilta mēs vienmēr paspēsim. Varbūt no tās vēl iznāk automašīna. Mums ir parasts vecs auto un parasts servis. Nu, varbūt ar nelielu autosporta ievirzi. Apsēžoties pie stūres var novērtēt, kāds varoņdarbs ir braukt ar tādu auto. Stūres pastiprinātāji arī nav. Es patiešām nesaprotu, kā meitenes brauc ar Renault Twingo. Pa ceļam uz pacēlāju Twingo pazaudē vēl pāris detaļas, bet atlikušās nomontē mehāniķi. Bez bamperiem mazais Renault izskatās vēl mazāks. Tas gan vēl ir nieks salīdzinājumā ar tehniskās apskates protokolu, ko atradām tā saucamajā Bardačukā. Tik daudz divnieku man nav bijis visā skolas laikā. Kāda būs diagnoze? Esam iepirkušies? Pēc tās pirmreizējās apskates mēs esam konstatējuši, ka viņam vajadzētu mainīt priekšējo labo lukturi, aizmugurējo kreiso lukturi. Metināšanas darbi nelieli jāveic virsbūvēji, tad kapota aizslēgs jāmaina, motoram būtu nepieciešama diagnostika un kaut kādu varbūt svecīšu vai eļas maiņu, to mēs arī varētu pārbaudīt. Un apriepojumu jānomaina priekšā, lai mašīna turas uz ceļa, un balstiekārtai bukses mēs varētu nomainīt. Nu, ja Twingo iet skolā, tad ar šitādu liecību noteikti palikt uz otru gadu. Cik dienas vajadzēs, lai padarīt atkal automobīlu par teicamnieku? Nu, teiksim, ja pieķeramies no rīta klāt, tad 2 dienās mēs viņu varētu smuki savest kārtībā, tā ka viņš varētu atbilst ceļa satiksmes noteikumiem. Viens sīkums, vajadzīgs detaļas. Jā. Twingo izdzīvošanas komplekts sastāv no viena priekšējā un viena pakaļējā luktura, jauniem pagrieziena stikliņiem, priekšējā gultņa, degvielas un eļas filtra un 4 tik miniatūrām buksēm, it kā tās būtu domātas mopēdam. Esam iegādājušies arī kapotu trosīti jaunu. Nu, un, jā, numuru piestiprināsim, lai apskatē nenokrīt no tāpat kā stikls aizmugurējais. Firma garantē. Jā. Vēl Twingo vajag jaunas priekšējās riepas un svaigu eļu. Autoservis cenās detaļas izmaksāja 124 latus un 17 centīmus. Nav tik traki. Tagad mehāniķiem tikai atliek to visu instalēt. Pirmais no mātes kuģa atdalās cūkas traumētais lukturs. Ar jaunu optiku Twingo izskatās kā atmodies no dziļa miega. Mašīnas motortelpa ir tik apbrīnojami maziņa, ka ģenerators tikpat labi varētu būt pieskrūvēts ārpusē. Kāds savulaik mēģinājis nepareizā vietā iekabināt domkratu, tāpēc nākas ķerties pie metināmā aparāta. Tagad Twingo būs arī viena Volkswagen detaļa – 2x3 cm liels gabaliņš no vecām Golfa durvīm. Tehniskās jaunradas roka grupa Mārcis un mehāniķi 2 dienu laikā ir gandrīz saveduši Renault Twingo kārtībā. Šobrīd notiek pēdējie sakopšanas darbi, lai var, kā saka, ar tīru muti un tīru salonu doties uz tehnisko apskati. Kas tad ir noticis? Automašīnai ir jauni lukturi un pēc visu spriežot arī jauni bamperi. Patiesībā nē, vienkārši melna krāsa spēja darīt brīnums. Kamēr mehāniķi remontēja Twingo, uzsniga sniegs. Ekonomiskajā režīmā tīrītās ielas Twingo 13 caur riepām būs pārbaudījums. Tagad Renault Twingo izskatās pēc pavisam citas automašīnas nekā tā, kur mēs iegādājamies par 50 latiem. Ieliekot mazliet laika un mazliet naudu, automobīls ir būtībā gatavs tehniskajā apskatē. Tātad mašīnā ir otrā iespēja. Mārcis ir ieņēmis pilotu vietu spalvainajā Renault Twingo sēdeklī, un tagad mēs dosimies uz CSDD. Turiet par mums īkšķis! Jā, latviešiem laikam vajag lielākas automašīnas.
Ceļā uz apskati Mārcis pie Twingo stūres izskatās kā gruzīns Zaporožecā vecās padomi laika filmās. Ieradušies apskates stacijā, varam uzelpot. Automašīnu vidējais vecums rindā gada laikā palielinājies 3 reizes, un 93. gada Twingo nebūtu nav vecākais eksemplārs. Tas dod cerību uz labu iznākumu. Neskatoties uz vecumu, es vienmēr esmu teicis, ka nav labas mašīnas vai sliktas mašīnas. Ir tādas, kas vai nu ir kārtībā, vai nu nav. Nu, ja tā saka pats mājiņas vecākais, tad Twingo ir jātiek vaļā no apkaunojošā melnā kvadrātiņa logā. Ko gan es atdotu par to, lai redzētu inspektoru seju pirms mēneša, kad viņš ieraudzīja pašdarināto pārsega atvēršanas mehānismu? Tagad nekādas pašdarbības nav. Jebkuru mašīnu var savest tādā kārtībā, lai ar to varētu iziet apskati. Jautājums ir, cik tas maksā, un tas ir to vērts. Tas tiešām ir labs jautājums. Par detaļām, reģistrāciju, apskatu un biļeti uz Metallica koncertu samaksājām 224 latus. No vienas puses tas ir mazāk nekā maksā viens BMW X5 spoguļu stikliņš. No otras puses tā ir summa neskaitot servisu darbu. Un pats galvenais, mēs nevaram saprast, ko iesākt ar 200 latu automašīnu, kurā šoferis no savas vietas var izņemt somu no bagāžnieka. Bet, lai vai kā, eksperiments ir izdevies. Viens franču auto ir izglābts no šrota un, gribat vai ne, ar Renault Twingo jūs vēl dabūsiet tikties.